Vai tu zināji, ka kādreiz šīs spēks tika izmantots kā govju ganības? Iedomājies, kā tas izskatījās todīs. Kādreiz cilvēki nocēluši šeit iedīvāju no govju gana nopirktu pienu. Mūsdienās mēs varam nopirkt pienu sīvā lielveikalā, kas atrodas Esplanādes dienvidos. Laikā, kad šī vieta kļuva par parku, zviedriski runājošie cilvēki mēdza uzturēties parka ziemeļu daļā. Pusekunda šobrīd atrodas Ben & Jerry's saldējumu veikals, bet somiski runājošie parka dienvidu pusē. Vai nav jauki, ka mūsdienās cilvēki spēj labi saprasties, un šāds iedalījums vairs nepastāv? Vēl kāds interesants fakts par šo parku. Zem tā atrodas milzīgs ūdens baseins. Šajā baseinā atrodas 25 miljoni litru ūdens. Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik ietilptu 10 olimpiskajos peldbaseinos.